Viņam ātrums matos. Viss spēks un matos. Nu tad paskatāmies, Valters paskatījās un jūta līdzi sportistiem pirms Liepājā sākas lielie mači. Mazais treniņš, tepat ātrums cilts kartiņu kalē pirms lielā saķa sestdiena, ja? Kurzemes rallija ietvaros. Jā, nu tad otro gadu pēc kārtas mēs ar Kurzemes rallija organizatoriem rīkojam supermoto sacensības pilsētas centrā. Pagājušajā gadā mums bija tādas paraugu demonstrējuma sacensības, īsti mums nebija tādas īstas sacensības supermoto. Nobraucām to pilsētas ātrumposmu ar motocikliem, piedalījās arī vietējie motokrosa braucēji, organizatoram iepatikās. Un šogad ir jau pilnvērtīgas sacensības tiek organizētas. Organizators, lai uzkurinātu intrigu, vēl ir uztaisījis tā, ka pa to pašu trasi būs gan supermoto sacensības, gan arī motokrosa močiem ar motokrosa riepām. Nu, tad varēs, salīdzināt, kurš tur tā. Piedalīsies visas Latvijas motokrosa zvaigznes, protams, tad arī mēs stāsīsimies viņiem pretī. Kas tad ir labāks, motokrosis vai supermoto braucējs? Nu, labs supermoto braucējs ir pārsvarā labs motokrosa braucējs, vai nu bijis, vai esošs. Bet pamatā tā supermoto ideja savulaik tieši radās, lai noskaidrotu, kurš no visiem motosporta disciplīnu braucējiem ir visātrākais, jo salīdzināt, šosejas braucēji ar motokrosa braucēju vienādos apstākļos nebija iespējams. Tika radīts jauns sporta veids savulaik, tad viņš tur pārdzīvoja vairākus pārmaiņu gadus, bet sākot no kaut kādiem 90. Francijā ļoti aktīvi aizsākās tieši tāda supermoto, kas no franču valodas tulkojumā tieši tā arī nozīmē, ka supermoto braucējs, tad kurš labākais. Tagad jau pēdējos gadu desmitos ir tā, ka ir izveidojusies vesela paudze reāli supermoto braucēji, kas ir arī ļoti spēcīgi sportisti, bet daļa, protams, ir motokrosa braucēji, kā mums te, no Latvijas vietējiem, un daļa ir izbijuši šosejas braucēji, vai tiem, kam, kaut kādu apstākļu dēļ tur nebrauc, tā kā es, jā. Varbūt arī, tu varētu pastāstīt atšķirību starp motokrosu un supermoto. Kāpēc tu šodien esi ar supermoto moci, nevis ar motokrosu? Manā gadījumā tas ir tā, ka es 10 gadus gribēju visu laiku pamēģināt pabraukt. Tad beidzot arī tā sanāca, kad Zintars uzsēdināja un tad arī pieķēra normāli. Bet man patīk visādas lietas. Es savulaik braucu gan skioringu, gan enduro krosu, gan klasisko enduro krosu. Visu, kas ir moci, visu iespējamo. Vēl šosei neesmu mēģinājis. Bet tas man tā īsti nevilina, jo Latvijā arī nav tā īpaši, kur pabraukt. Pa kartiņu trasēm ar baiku braukt, tas būtu līdzīgi kā ar fūrēm pa mazdārziņiem kaut ko riktēties. Tā kā tā. Bet labais ir tas, ka, man jau gadu nasta ir uz pleciem, un tad arī tā fizuha vairāk nav tāda. Un supermoto tomēr tas spēks nav vajadzīgs tik daudz, tikai tas dūlums. Un tad jau līdz ar to var arī izbraukt. Protams, jaunie čaļi, kas ir jau tādi ātri arī motokrosā, viņi uzkāpa uz supermoto, kas brauc krietni ātrāk. Tur jau tā dūluma pakāpe ir entās reizes. Ja? Tagad arī jaunais čalis mums var nokomentēt, vai tiešām jau ir? Jā, es jau tikai ar savu dūlumu, tikai kaut kā cenšos sacensties. Savādāk jau neko, kaut ko mācos, kaut ko braucu, vecie braucēji, krosisti kaut ko pasaka priekšā. Tad jau kaut kā sanāk, kaut kā saliek kopā visus tos. Ar savu dūlumu es ticu cauri bez traumām, vai tomēr kaut kas ir? Ar savu dūlumu, jā, diezgan mazi traumas man bijušas, bet, ir principā treniņos. Trasē nekad neesmu dabūjis baigās traumas. Tad kādas lielākās atšķirības starp krosa un supermoto moci ir tas, kad ir cietāka piekare, ir baika riepas, tātad arī riteņi. Kas tad mums tur vēl tāds ir? Nekas, bremzes, riteņi, tā ir tā lielākā atšķirība. Ātrs pārums. Nārmos Freimans.
Dzintars Baltais.